Nu, kā ir ar trīsreizīgo zūmu? Labi, slēdz uz viennieku. Nu, kas? Bija baigi, ja? Baigi? Gribi piecenieku vispār varbūt ieslēgt? Pīp, pīp, kaut kas uzcepās. Tātad. Klikbaita title. Tas ir, nosaukumā ir klikbaita. Bet, vienmēr sakot, šodien tā nobraucos motokrosā, ka reāli neko parunāt normāli nevaru. Bet domas manā galvā ir. Es tagad mēģināšu nepārfilmēt šo vēl vienreiz, bet izteikt tās domas. Es saņemos te, pašlaik es saņemos, ja? Koncentrējos, turos pie telefona, saņemos. Tātad parādīšu tev šo, ko man peksis. Zini, kas ir peksis, kas šašlikus taisa? Šitādi mums uzdāvināja. Sākumā man likās, kas tas tāds, bet tagad es viņu lietoju ikdienā. Šādi te, paldies peksim. Labākie šašliki. Obligāti aizbrauciet pie pekša, nopērkat kaut kādus šašlikus. Vienkārši tāpat vien. Bet video nebūs par šito. Un tā nav reklāma, un tā nav produktu izvietošana. Vienkārši, viņš tāpat mums uzdāvināja. Te vēl caurums čārģerim ir, ko es gan nekad caur turieni neesmu licis. Tātad, Lexus LS 460 2007. Gada ar nobraukumu 96 000. Tātad es plānoju viņu sametināt kvalitatīvi, apstrādāt pret rūsu, un tuvākos 10 gadus viņš visticamākais no apakšas nerūsēs un būs braucams. Jo pašlaik viņš ir sarūsējis, tur vietām jau vairs nav metāla, ir caurumi, teiksim tā, un, kad tu paklapē ar āmuru, tur vienkārši izbirst, nekas viņš turās uz krāsas. Tas izskatās it kā tur vesels metāls, tu uzcit ar āmuru, plunkt, nekā tur nav. Bet to mēs visu čotku uztaisīsim, varbūt labāk kā oriģināli. Milimetrīgo bleķi, nevis 0,7 kāds nāk Lexusam tur apakšā, un uztaisīsim skādajām gruntītēm, būs labinieks. Nu, lūk, tagad iedomājies, nobraukums ir 96 000, jā, oriģināls nobraukums. Šitā viņš visu laiku darīs? Oi. Man jau tā grūti domāt, un ievelk šitā vienu roku filmā roku. Nu, lūk, kas būtu, ja es šo Lexus tagad sataisītu un izdomātu pārdot. Īstenībā es gribu pārdot vienu citu lietu, ko es vienkārši jau vairs nelietoju vispār, bet tagad sākumā parunājam par Lexus. Kas būtu, ja es izdomātu, ka es gribu braukt ar korsiņu, gribu vienkārši principu pēc braukt ar korsu, vai ar Movano jauno busu, kas būs, un Lexus vienkārši pārdot. Jo, piemēram, ko man teiktu subscriberi, ko viņi rakstītu komentāros? Būtu šādi komentāri. Ārprāt, cik ir ceļu nodoklis? Cik viņš patērē benzīnu? Ārprāt, tas nav dīzelis? Cik ir, patēriņš, ceļu nodoklis, dīzelis un kaut kā tā. Jā, šis man pilnīgi mēģina nosist no ritma. Tātad, ko tu gribēji nospiest pauzi? Nē, nebūs, šis video nebūs nekāds ne pauzes, ne reset, nekas nebūs tāds. Tātad, kādi būtu komentāri? Vai kāds, teiksim, gribētu viņu pirkt? Un, ja gribētu pirkt, tad par cik, teiksim, ir kaut kāds čoms, kurš skatās manu kanālu, 10 000 cilvēku noskatīsies, un viens no viņiem grib tādu Lexus ar 95 000 nobraukumu, viss čotka, tur tiešām viss ir čotka. Lūk, tad kāda būtu tā cena? Un vai ir kāds ņēmājs? Ja kāds ņēmājs, tad ņēmājs raksta komentārā, vispārējie raksta ārprāt, cik viņam ceļa nodoklis, ārprāt, cik viņam patēriņš. Un visādi tādu drāzu pārējie rakstiem, ko jau parasti pieraduši rakstīt. Bet, ko es gribētu pārdot? Starp citu, es jau kaut kādus 2 gadus atpakaļ vai kad, tā kā iznāca Canon R8, bezspoguļu kamera. Es izdomāju, ka mēs filmējam ar Sony, ar R5, bet bildes man īsti no Sony nepatīk. Tad, kad es gribu uztaisīt ravā tās bildes ar tiem toņiem, kāds ir Canonam, tad man ar to Sony fočuku baigi ilgi jāsēž ir un jābakstā Lightrooms, lai es panāktu tās krāsas un tā tālāk, kāds man patīk. Bet Canonam vienkārši tu nofočē, tur pat nekas nav jādara, vienkārši konvertē no rava, gan jau, kad arī JPG var fočēt. Un gatavs, un ir. Un man ir R8, praktiski nelietots, mēs cik esam ar viņu pafočējuši? 3 reizes tos motokrosus, ja? Lexus vienreiz safočējis, starp citu, kur tās Lexus bildes ir? Šitaniem.
Autospēc mājaslapā Facebookā ir, lai varētu redzēt, ka skaisti izskatās. Nu, lūk, un tur man vēl ir Sigma Sport 70-200 2,8 objektīvs ar pārēju uz Canonu, nu, kas ir, tas ir R-mounts, tam R8, un te ir EF-mounts, un tā ir Sigma, tas melnais garais objektīvs. Un pa vidu ir pārēja, un es teiktu, ka Canons ar to pārēju, kas ir no R uz EF, viņš strādā, nu, tikpat labi kā ar native objektīviem. Tad man vēl ir 50-nieks, 1,8 objektīvs, un 16-nieks, 2,8 laikam. Vairāk neatceros, laikam, un tie praktiski visi jauni, un tie divi taču jauni objektīvi. Un man šitāds komplekts stāv bez lietošanas. Nu, es nezinu, tiešām jau pāris gadus. Un pa pagājušajo gadu es viņu izvilku ārā, lai uzfičētu 30 bildes ar Lexus. Vai cik, es nezinu. Un vienkārši ieliku, nu, ķipat, lai redzētu, kā skaisti tas Lexus izskatās. Nu, zilais, kurš mums vairs nav. Tā kā varbūt kādam vajag to Canonu. Es nezinu, cik viņš varētu maksāt. Nu, skaidrs, ka lētāk nekā jebkur citur, lētāk nekā SS kā lētākais un tā tālāk. Un tieši tas pats uz objektīvu attiecas. Es domāju, ka pa kādu, nu ar visiem šiem objektīviem, ka 1800, 2000, kaut kas tāds. Nu tā, es zinu, ka man šitanī, nu, skatītāju lokā diez vai ir kāds, kas kaut ko grib fočēt, jo ķipa jau ar telefonu var nofočēt tādu pašu bildi, bet īstenībā, ja tā bilde ir kustīga, kaut kāds motokross un tā tālāk, tad tās bildes atšķirās, nu, mega vienkārši viņas atšķirās. Tur, kad spoguļkamera, tā bilde izstās pēc bildes, un telefonā viņš vienkārši tāds tā kā ķita kaut kāds ar kaut kādu super agresīvu, un nevis ar kaut kādu parasto telefonu. Ar šito, ar Samsung Gnusmas Galaxy S24 Ultra, un ar vieninieci kameru, kur ir vislabākā, un tāpatās viņš sanāk tāds, tu redzi, ka tur kaut kāds noise reduction ir tālu, nu, izsmērējis to bildi, un pilnīgi tā digitāli izstāst. Nu tā. Nu, tas par pārdošanu. Viena lieta, vai būtu kāds pircējs Lexusam, LS-am, nu, tu saprati. Otra lieta, ierakstiet komentārus, kāpēc Lexus LS nekad nepārdot, jo viņam ir milzīgs ceļu nodoklis un milzīgs patēriņš un tā tālāk. Es nezinu, vai gāzi var uzlikt, varbūt var uzlikt gāzi. Un otra lieta, ka man vajadzētu to Canonu pārdot. Nu, ja Canonam ir kāds pircējs, tad uzreiz vai piesakās vai raksta uz WhatsApp uz 2887001, nu, uz servisu numuru kā parasti. Jo man vēl citreiz subscriberi prasa, jo tā kā es kaut ko ielieku pārdošanā, man subscriberi prasa, vai tu vienmēr visu pārdod, ko tu ieliec savā YouTube kanālā un Facebookā pārdošanā. Es varu atbildēt, jā, es vispārībā vienmēr, pilnīgi visu, ko es kaut kur sludinu vai gribu pārdot, vienmēr pārdodu. Ja es nepārdodu kaut kādā YouTube vai kaut kā tā ar pirmo piegājienu, tad es varbūt eju jau uz kaut kādu SS-ku, uz Marketplace un tā tālāk. Bet vairumā gadījumu es lietas pārdodu caur šo te YouTube kanālu praktiski momentā, nākošajā dienā. Nu, kaut kā tā. Tā kā jā, ja tev vajag ir 8 raksti, un, protams, sarakstam komentārus, kas būtu, ja es pārdotu Lexus un pāriet uz braukšanu ar Korsiņu. Jo, nu, tāda domiņa man galvā iezogās, zini kā, ko tu smīni, vai ko smīni? Vot. Bet Lexu es taisīju, Lexu? Viņu vajag iesaukt par Lexu. Bet Lexu es taisīju, Lexu, labais vārds. Lexu es taisīšu paļu basu taisīšu, metināšu, visu būs, nu, protams, nofilmēšu, lai jūs visu to redzat, kā ir sataisīts un tā tālāk. Nu, tā kā visi tiekamies komentāros, tiem, kam vai Canon R8 rakstu uz WhatsAppu, vai rakstu komentāros, ka, ķipa, es nesapratu kāds numurs, te es tev ierakstu numuru, un kas vēl tur bija jādara? Tas viss, jā. Peace!